komanda esam vadībā. Kā jūs skatāties, kā mums jāspēlē trešajā periodā, lai noturētu arī uzvaru pēc šitās spēles? Nu, labi, pret Itāļiem mēs noturēsim. Nav Kanāda, Amerika un tā tālāk. Pret Čekiem jāspēlē no aizsardzības, vai kāda taktika vai? Čekiem tāpat kā pret Krieviem pirmā periodā. Sāksim labi spēlēt. Jā, tieši tā, un noturēt galvenais. Teiksim, pirmā periodā, kā Krieviem netika nemaz Krievu mūsu noturēt. Ja mēs tā noturēsim, es domāju, arī Čeki. Es domāju, lielākā galvasāp šogad ir Norvēģi. Arī šodien diezgan daudz vārdus iemet mūsu jaunie spēlētāji. Vai var teikt, ka varbūt nomainīsies jau tā paudze, ir vecies ar jauniem un mazāk tā plaisa palikas? Es domāju, ka Dinamo jau pierādīja, ka mums ir sākusies valsts maiņa. Es domāju, ka nākamā sezona Dinamo parādīs, jo Miķels ir prom, Spruks prom. Nu, tikai jauniem būs iespējas jau pierādīt. Vai nepārsteidz, ka Intrašis ir rezultatīvākā spēlētāja augšgalā? Nu, nedaudz, teiksim, tie, kas sekoja līdz Malaģožnieku Keņa līga, jā, tad viņš jau tur diezgan cilvēku parādīja. Tas pats Ķēniņš, jā, un vispār hokeja atbalstu jau sen fanojat, jau no bērna kājas? Kopš 97. gada. Jā. Esat kādus pasaules čempionātu ar paši braucis tieši skatīties? Nē, neesam. Nākamgad plānojam. Jā. Sējā finišēs. Pagaidām izstās cerīgi. Es domāju, ka parādīs spēli par Norvēģi. Ja mēs Norvēģis apspēlēsim normāli, es domāju, ka tas ir diezgan augsts. Latviju mums dārgo Teviju, svētīja Latviju, ak svētīja to. Tas ir, skatoties Itāļu vainas, vai arī mums arī katru spēli spēlē labāk un labāk? Es domāju, ka katru spēli labāk, tāpēc, ka šādā sastāvā mums bija maz pārbaudas spēles. Ja? Visi piebiedrojās pēdējā būtībā spēlē pret Franciju šeit mājās. Tagad džeki sāka sajust viens otru, saspēlēties. Ja? Treneris salicis pareizās mājas, pastieties Intrašs 3 vārdi katrā spēlē pa vārdiem. Viņš būtībā nefanēs Lauris Dāziņš, ja? Bet viņš ir pienācīgs aizstājies Laurim Dāziņam. Ja? Tā kā, es domāju, mums būs priekšā interesants čempionāts, pēc galvenais puišiem neatslāpt un gatavoties mačam ar Dāniju. Ja mēs Dāņus uzvaram, tad mēs esam ceturtdaļfinālā. Ja? Tā kā viss zvaigznes ir mums pa labu un jācīnās, protams, ar Čekiem, lai mēs parādītu, ka mēs varam spēlēt ne tikai ar, kā saka, tām komandām, kurām mēs varam spēlēt, ja, bet mēs varam spēlēt arī ar top komandām. Ja mēs parādījām līgā, kā Krievija 2 spēles bija 1-2 un 1-0. Tā kā es domāju, mums Čehi jāuzvar ir, un tad arī Dāņiem ir jābūt zem mums. Kā pret Čekiem jāstāv tā kā pret Krieviju sākot kaut kā, ja mēs Protams, pusotrs periods bija ļoti foršs periods, bija ļoti laba aizsardzība, labs uzbrukums, visu koncentrācija un tā tālāk. Tagad puiši vēl saspēlējuši, es domāju, būs vēl labāk daudz kas. Un es ceru, ka būs uzvara, lai nāk uz Panu teltu un skatās šeit pie kongresa nama. Būs Kāda šodien sausā spēle, vai jūs domājat, nākošajā spēlēs galvenais treneris Talons liks Jučera vārtos kādā spēlē? Es domāju, ka nē, Jučera varētu ielikt vārtos. Es domāju, nē, Masaiskis arī atrada savu spēli. Tas, ka par Krieviju viņam bišķi nepaveicās, viņam kaut kur aizsargu vainīgi, kaut kur varbūt tās pašam bišķi koncentrācija varbūt pazuda, bet vienkārši nepaveicās. Salūzām bišķi tajā, kā jau viss hokejs arī teica. Mēs arī to saprotu, ka salūzām. Būs ok. Es domāju, ka Masaiskim jāstāv līdz galam. Runājot par Panu teltu, vai nav ideja nākošu gadu jau celt otru teltu, jo tā kā ir pa maz vietas? Zinu, tu izņēmi man vārdus no mutes ārā. Jā, mēs tieši par to domājām veikt pārunas ar Arēnu Rīga vadību, jā, lai mēs varētu šo te telti vai šos te visus fanus, kas nāk uz šeit uz Latvijas Hokeja federācijas telti, rīkot Arēnā Rīgu, vai nu arī piecelt šeit vēl 2 klāt apmēram, lai faniem būtu ritīgi tā, ka viņi var visi sēdēt, ne tikai stāvēt kājās. Bet es domāju, bija laba atmosfēra un bija tāda kopības sajūta, mēs Sirdspuks teidziet aizsūtījām 5-0, rezultāts ir Masaiskis sausā, visu, ko pieprasījām, visu mums ir. Varbūt zināt, cik spēles laikā tiek galas, ne 3 ir kāda statistika?
ir statistika. Diezgan daudz tiek izdarīts. Pirmā spēlē 24 smucis, otrā un trešā mēs neskaitījām, jā, bet pirmā spēlē bija 24 smucis, 30 tā kā, hokejs bez ausa taisnīdošana, un Alvars mums uzticīgi hokejam to nodrošina. Viss notiek, daudz nav darbs, viena lapa tikai maksā, nāciet uz fanu telpu, atbalstīt savējos. Arī krievu tautības cilvēkiem mēs šeit piedāvājam nākt, kā bija vienos par spēli. Noslēgumā, kādu vienu prognozēt mums spēlēs? Ziniet, mums jātiek rakstot 4. finālā, jā, tad mēs varēsim kaut ko prognozēt. Pašlaik kā viņi spēlē, jā, mēs tiksim tur 4. finālā. Tad es varēšu prognozēt, bet pagaidām es baidos. Man grib redzēt parītdienas spēli ar Čekiem vakarā. Tā kā nāciet visi 15 šeit uz telpu, skatīsimies kopā, ja viņi parādīs labu sniegumu. Es domāju, tā uzvara nāks līdzi. Tā kā mums ir svarīgi arī Čeks.